ka šāds modelis, ja, kad mums ir labirinti, mums ir iespēja būt radošiem, kreatīviem, un šis piemērs, ko jau pieminēja Jansonkungs, autožurnālists, kad šis nodoklis ir degvielā. Jā, protams. Protams, izdevīgi šobrīd jautā. Un šādu priekšlikumu es varu teikt, ka mēs kā Latvijas reģiona apvienība esam vairāk kārtīgi snieguši Saeimā, un tas tiek noraidīts un noraidīts. Bet kāpēc tev ir skaidrojums tā kā? Nu, kāpēc tas tiek noraidīts? Nu, mēs pat aizkulisēs esam teikuši, ja jūs gribat, lai tas nav no opozīcijas virzīts priekšlikums, mēs atbalstīsim. Nu, iesniedziet jūs, redz, kur ir. Un tad tiek visādi pekstiņi stāstīt. Tur kaut kāds aģentūras... Bet pagaidām, es saprotu, ka tu nesaproti. Es nesaprotu. Tāpatās, ka, zin kā, visvieglāk... Ja viņš nesaprot, nu ko mēs nevis par autotransportu nodokli izstāstīt, bet par to, ka mēs iesniedzām, piemēram, valsts prezidenta ievēlēšanas likumā izmaiņu par to, ka prezidentam būtu jābūt ar augstāko izglītību. Nu, kas ir normāls priekšlikums? Arī to noraidīja, vai ne? Nu, vienkārši noraidīja. Vienkārši nav skaidrojumu. Un tu nevari... Un tur tiek filozofēts par to, kāpēc viņam vajadzīga augstākā izglītība. Nu, tieši tāpat šeit. Nu, te nodokļu maiņa, degviela paliks dārgāk. Nu, vēl kaut kas. Cik tu ilgi esi deputāts? Jā? Nu, es esmu 2 gadus. Kas sapratis, tu neesi 2 gados? 2 gados es esmu sapratis, ka pēc būtības tie cilvēki, kur pieņem lēmumus, esot pozīcijā, viņi nespēja pamatot, kāpēc viņi šādus lēmumus pieņem. Bet noraidīt ir viegli. Noraid vienkārši pasakot, ka mēs tā koalīcijā lēmām. Un tas ir briesmīgi, ka tev tas argumentācijas līmenis ir zems. Nu, pēc būtības, normāli būtu, ka viens saka, nē, mēs tā nedarīsim, jo tur ir šādi un šādi argumenti. Tas būtu normāli. Netiek lietots tādas formas, tiek vienkārši noraidīts, koalīcija tā lēmus un